Kā Latvijas reģiona apvienība Limbažos čakarē uzņēmējus? Kāds man ir aizvainojums uz šo politisko spēku Limbažu novadā? Latvijas reģiona apvienība. Viņi man nojauca nojumus Skultas tirgu par Eiropas naudu būvēt un plus manējais līdzfinansējums. Manējais bija 8000 un Eiropas līdzekļi, man liekas, bija 24 000. Paskatīsimies visus ciparus. Un tas notika 2 gadus atpakaļ, un es joprojām neesmu aizmirsis. Un ja nebūtu šis plakāts, varbūt šis video nebūtu, bet es visu laiku viņam braucu garām, un tas aizvainojums ir baigi lielais. Aizbrauksim uz Skultas tirgu, pastāstīšu sīkāk. Jā, un es nekad, tā bija mana lielākā kļūda, pati lielākā uzņēmēja darbībā, ka es iesaistījos kopā ar Limbažu novadu domi projektā. Es nekad mūžā vairāk tādu kļūdu nepieļaušu, un arī citiem iesaku, kas jaunie sāk uzņēmēja darbību, neiesaistīties, tikai un vienīgi paļauties uz sevi, un ja kaut kādu zemes gabals jums ir nepieciešams, tikai neiet, neslēdziet ar domi nevienu līgumu, nevienu sadarbību. Jo jums pagriezīs muguru tiklīdz kā viņiem būs izdevīgi, viņi vienkārši lauzīs līgumu un nojauks viss, kas tur atrodas tās zemes. Un ja man būtu vienīgais bizness, ja, es būtu palicis galīgi pliku pakaļ, reku treniņu biksēs, ja, baltās zeķēs un kalašās. Un es tās kalašas dabūtu rekur ar katru dienu, ja būtu vienīgais bizness, jo es paliku pliks. Paliktu, ja man būtu vienīgais bizness. Tā kā skatieties tālāk, aizbrauksim uz Skultas tirgu. Jā, un pašā Skultas centrā arī. Plakāts, ja, visās malās. Turpinām kopā. Ko turpinām? Esam pie tirgus laukuma, laižam, skatāmies ciparus, kāda tika nodarīta zaudējuma sijā manam. Jā, un šis placis man bija nomā. Viņš piederēja pašvaldībai. Viss, ja? Viņš bija nomā. Jā, un Skultas tirgus vēsture. Pirmos galdus es uztaisīju tur pats ar savām rokām. Kā iepriekš es teicu, es māku zāģēt ar lentrinieku, un man ir mežsaimnieciskā izglītība, es to lietu labi pārzinu. Es sazāģēju pats materiālu, ja? Abās pusēs uztaisīju tur un tur. Un uztaisīju nojumus. Tāds galdus guļbūs. Nu kā mācēja tā, bet viņi smuki izskatījās. Pagāja kaut kāds laiciņš, mani uzrunāja Dzintra Eizenberga no Salacgrīvas. Vainār, davai nostartē kaut ko ar tirgus laukumu var izdarīt. Tagad ir finansējums pieejams, davai, tu esi jaun džeks ar jaunu enerģiju, davai nāc iekšā, ņemies. Viņi man pierunāja. Uzrakstīja projektu, pašfinansējums bija 8000 un Eiropas līdzfinansējums bija 24 000, un es to projektu dabūju, visu sakārtoju. Protams, tas viegli nebija. Tā, un skatāmies ciparus tagad, ja? Tā, tas ir 14. gadā, ja? Rekur ir kopējais cipars 29 052 eiro. Tā, un šeit redzat visu. Projekta īstenošanas pirmais posms, ja, tā, privātais 8537. Un tā, jā, un 24 000 bija, jā, 24 000 bija līdzfinansējums. Un tie galdi izskatījās šādi. Abās pusēs, nu, nojums tāds divas lielas. Reku viens. Šeit, un gar otru malu bija otrs, šādi izskatījās. Te viņas tuvāk, ar kalibrētiem materiāliem, šādas nojums. Nu, un jā, šīs nojums vienkārši reģiona apvienība Limbažu novadā, tie džeki, kas ir pie šprices, vienkārši paņēma un nojauca. Un es tur baigi cīnījos, es braucu 3 reizes, tikos ar viņiem. 2 reizes bija ar Dagni Strauberga, tur Ārts Sārgal. Nu, tur bija vesela kaudze ar cilvēkiem, kuriem es saku, nu nejauciet nost, nu man nav varianti, es esmu lielu naudu tur ieguldījis. Un tas galvenais iemesls, kāpēc viņi nojauc, bija, nu kāpēc nepagarināja līgumu un nojauc šīs nojumus, kad es esot nokavējis pagarināt līgumu. Bet tīri meli es varu pierādīt, es e-pastā Ārtim Ārgalim nosūtīju, lai pagarina līgumu mēnesi vai 2 pirms līguma beigšanās termiņā, jā. Mēnesi vai 2 pirms tam. Es nosūtīju, lai lūdzu pagarinājumu. Viņi palika pie sava. Un 3. reizē, kad es aizbraucu, nu es jau baigi tur cīnījos. Uz domu man nosēdināja viss Limbažu novada jurists priekšā.
Un, nu, es redzēju, ka tā sistēma vienkārši veļās man virsū un kad es esmu bezspēcīgs. Un ka es vienkārši pakāsīšu savus nervus un laiku, ka tur ir, izdevīgāk un gudrāk būs padoties. Labi, kā mīkstais varbūt tur rīkojās, bet es tiesas ceļā, ja būtu ar gājis, jo redzat, kā ir tā sistēma, kā ir Latvijā. Ja es būtu gājis caur tiesu, viss es būtu tiesājies. Tāpat jau viņi nenest atbildību nekādu. Samaksātu Latvijas iedzīvotājs, nodokļu maksātājs. Un tāpēc viņi tos lēmumus pieņem tādas. Viņi neviens nav viņi nav sodām nemaz. Un nojauc viņi tāpēc šo tirgus laukumu, jo viņi jau nezina, viņi sēž tajos amatos savos, ja? Kur no mums dīrā nodokļus. Tad viņi izdomā kaut kādu ēku vai ko, nezinu, pašvaldībā kaut ko uzbūvēt. Un atkal mēs ar savām rokām, kur mēs esam nodīrāti, ja, jau ar tiem nodokļiem, viņi ieskaita viņu kasē, un tad viņi izsludina konkursu, un mēs vienalga ar savām rokām būvējam, un viņi griež bantītes. Viņi nezina to bēdiņu, kas notiek, ka tu atver durvis, kad ārā ir kapitālisms un ka tev jāsitās ar konkurenci, ka tev var nesamaksāt. Viņi to nezina. Viņi nesaprot, kā tas notiek, kā nauda īstenībā pelnās. Un tāpēc viņi brīvi varēja nojaukt. Un tāpēc tas bardaks ir Latvijā. Jo viņiem nav politiskās atbildības nekādas. Viņi var darīt, ko viņi grib. Un visiem, tā kā man trešajā reizē aizbrauc, nosēdina kruts jurists priekšā. Un viss, un tu jau padodies. Tu neko izdarīt nevar ar to sistēmu. Un es esmu izdrukājis programmu, jā, viņiem. Labi, paskatīsimies, lai tā ir reģionā apvienība, jā. Tā tūlīt izvilkšu ārā. Reku saraksts, jā, viss kā vajag. Un reku viņiem ir programma. Varat iet internetā paskatīties. Un te viss tas sākums, es esmu ko pasvītrojis. Tie ir visi meli. Pilnībā visi. Turpināt atbalstīt jauno uzņēmēju atbalsta programmas, kas pēdējos gados iet, tālāk es nelasīšu. Kā jūs atbalstiet uzņēmēju? Jūs vienkārši paņēmāt, nojaucāt. Jūs taču melojat. Tagad parādīšu otru lietu, ko viņi melo. Tā ir jaunā programma, ja? Tā, un tagad skatāmies datums. Tad salīdzināsim, kā viņi pild to savu programmu. Skatāmies, es uzrakstīju iesniegumu pašvaldībā, lai atceļ tirdzniecības nodevu. Viņi pirms tam nebija, viņi nāca šitie pie varas, viņi uzlika kaut kādus 3 gadus atpakaļ. Jā, un viņi uzlika nodevu to kāds 2-3 gadus atpakaļ, precīzi nezinu, bet uzlika to par ielu tirdzniecību novadā. Un mēs uzrakstījām iesniegumu, lai atceļ to, ja viņi ir tā atbalsta reku, kā programmā ir rakstīts uzņēmējs, ja, un tie nav, tikai es. Tur ir vēl kaut kāds 100 Limbažu novadu uzņēmēji, kuriem viņi prasa to nodevu. Un es uzrakstīju iesniegumu un lūdzu atcelt to nodevu. Un reku te ir atbilde. Nevis, ka viņam jāliek, ka viņi var, redzat, uzlikt. Un viņi arī uzlika. Jā, skatāmies tālāk. Un atbilde bija tāda, ka pašvaldība šobrīd neplāno atcelt nodevas tirdzniecību publiskās vietās. Ko tad jūs te rakstiet? Kāds atbalsts tas ir uzņēmējiem? Ja jūs apliekat viņu ar nodevām un nodokļiem. Jūs taču konkrēti melojat to savu programmu. Man ir tāds aizvainojums par šito tirgus laukumu, kad vienkārši ārprāts. Nevar aizmirst. Jā, un vēl viena lieta bija, šis te šķembotais laukums ir arī manis taisīts. Šeit bija mešs. Es rīkoju publisku apspriešanu, nozāģēju kokus, izrāvu cēlumus, noņēmu virskārtu, atvedu smilti, uzbēru šķembas un uzvedu oļus. Šitas laukums ir manis taisītais. Un es rakstu iesniegumu, labi, jūs tās nojums nojaucāt, tad vismaz... Un galvenais tās nojums, ka nojauc, es nezinu, kur viņas aizgāja. Kur tas jumts palika, kur tie materiāli kalibrētie palika, es nezinu. Pie manis viņas neatved, un viņas nenokrināja arī. Un turpinājām par šo laukumu, ja? Kā jau teicu iepriekš, es viņu uztaisīju. Un es prasīju, saku, sakarā to, kad jūs nojaucāt tās nojums, tad vismaz nosadziet man šito būvniecību. Arī pasūtīja 3 mājas tālāk. Pateicu, es teicu, ka es norakšu, un viņiem sakarā to, ka es būvēju, es varu paņemt savu materiālu. Viņi man atrakstīja tikai, lai es uzmanīgi rīkojos ar pašvaldības īpašumu, un ka es nevaru pierādīt, kad ir būvēts, bet es varu pierādīt.
Vietējie iedzīvotāji zina visu, un es reku, man ir arī papīri ar Andra Kļavu saskaņot, kad tā publiska apspriešana un tā tālāk, ka tie būvniecība darbi šeit notika. Es visu saskaņoju. Ot tāds mans tāds ir par šo spēku. Jā, un ja vēl atgriežās pie tiem juristiem, kas tajā reizē notika, ka viņus 3 man apsēdināja apkārt, un nu, tur man viss nolikt pie vietas tā baigi skaisti viņā. Un, nu, nav iedzīvotājiem te nekādas tiesības un uzņēmējiem. Tev vienkārši bezatbildīgi var nojaukt nojums, ja, un viņam nekas nav. Viņi vienkārši, kā iepriekš teica, nesodīt. Vienkārši viss pie vienas vietas. Un tu neko nevar izdarīt ar tā mašīnu, vienkārši tev brauc virsū, tu neko nevar izdarīt. Un man bija bailes palikt arī, nu, tiesas izdevums tur un vēl beigās viņam likt nosegt, jo viņiem tie resursi ir lielāki kā man. Un tāpēc es pieņēmu tādu lēmumu, nu, netiesāties. Un kāda jēga, ja viņi jau sodu nesaņem? Lielāk, visu tos zaudējumus sekt, jo tāpat mēs nodokļu maksātāji, kā iepriekš teicu. Tā kā tāds bēdīgs, ritīgi bēdīgs stāsts, man tas aizvonījums ir baigi liels, ir ļoti liels. Un tā programma, kas te sarakstīta, nu man arī, nu, ritīgi skroba. Un šādi te notiek visā Latvijā, un ļoti iespējams arī tur reģiona apvienība kopā ar Vienotību, kopā ar Nacionālo apvienību, kopā ar ZZS un visādiem te apvienotajiem sarakstiem un visiem pārējiem vecajām varas partijām šādi te bukletiņos sola vienu, bet tā kā realitātē uzņēmēji saskarās pilnīgi ar kaut ko citu. Tāpēc nekādā gadījumā nebalsojiet ne Limbažos par Latvijas reģiona apvienību, ne par citām vecajām varas partijām, ne arī nekur citur Latvijā par ZZS-iem un vienotībām un tādām, ja, visām šīm te vecajām varas partijām, kā arī Latvijas reģiona apvienība pati pa sevi Rīgā nekandidē, toties viņu sabiedrotais, ar ko viņi saimā kopā, vienā, tā teikt, ir sarakstā apvienotais saraksts Sprindžuks, ne pa kādiem Sprindžukiem Rīgā un ne pa ko šādu te nebalsojiet nekur Latvijā. Tā skaitā Jelgavā, jūs redzat, kas notiek Limbažos, ko es domāju, tā ir tā pati partija, kas šādi izturās pret Latvijas iedzīvotājiem, pret uzņēmējiem. Tā kā paldies, ka noskatījāties. Mani sauc Rudolfs Brēmanis, pievienojieties šim te profilam. Būs vēl šādi te video, kur patiesā seja partiju parādās.